Vēl dažādi gadi atpakaļ mūsu bērniem bija maz vietas, kur varēja spēlēties. Šobrīd mēs esam uzbūvējušies daudz bērnu roto laukumus, kad nebūtu bērniem jāiet par visu pilsētu, lai meklētu, kur paspēlēties. Pirms iepriekšējā sasaukuma mēs Kekavā solījām sakārtot daudzus ceļus, kurie bija uztaisīti. Jūs redzat, ka tagad cilvēki brauc pa labiem ceļiem. Tā mēs arī turpināsim Kekavai, vajag vēl daudz ceļus nosvaltēt, uzlikt brudi un veloceļiņus. Pateicoties partijai Sadarbība, Ķekavas bērniem tagad būs iespēja mācīties jaunās telpās, kā arī saņemt brīvpusdienas. Kā jūs redzat, man aizmugurī ceļas jaunā sākuma skola, kuri bija solota daudz gadus, bet mēs atnācam un sākam realizēt to projektu, tāpēc, ka viņš ir nepieciešams mūsu maziem bērniem. Mūsu bērni šeit mācoties no 1. līdz 4. klasē saņems paveltu brokastus arī pusdienās. Visus bērnus aicinām mūsu skolā, tāpēc, ka viņi jau atversies 1. septembrī. Iepriekšējā sasaukumā priekš Kekavas iedzīvotājiem bija uzbūvēta atdzelžotavā stacija. Tagad Kekavas iedzīvotāji dzer tīro ūdeni. Partija Sadarbība jau ir izbūvējusi stadionu Ķekavā. Turpmāk nākotnē tiks izbūvēta stadiona arī Valdlaučos, Daugmalē un Baložos. Neviens iedzīvotāju lūgums nepaliek novārtā. Pašlaik tiek remontēta Nākotnes iela, jau tuvākajā laikā tiks saremontētas Rāmavas iela, ceļš uz putnu fabriku Ļauniekalna iela. Ķekavas novadā ģimenēm bērnu piedzimšanas pabalsts tiks palielināts līdz pat 150 latiem. Tiks turpināta auklīšu dienestu programma. Daudz bērnu ģimenēm nekustamā īpašuma nodoklis tiks samazināts par 50%.